Smags darbs vīrieti parasti padara vīrišķīgāku. Viņš stiprinās, viņš uzņemas atbildību, viņš stāv stabili uz savām kājām. Bet sievieti smags darbs, ko tas ar viņu dara? Viņš viņu nocietina, tad atņem maigumu, plūdumu, pat ķermeņa tādu gudrību paliek rigida. Un te nav runa par to, ka sieviete nedrīkst strādāt. Runa ir par to, kādā lomā sieviete dzīvo. Jo, ja sieviete ilgstoši dzīvo tādā izdzīvošanas režīmē, viņa velk, viņa cīnās, viņa glābi kaut ko, satur kopā, pierāda, viņa vienkārši pārslēdzas uz tādu funkciju, vispār nevis uz būtību. Viņa kļūst spēcīga, bet nevienmēr laimīga. Un nevienmēr dzīvo savā sievišķībā, tāpēc, ka sievišķība tas nozīmē kaut kādu dzīvību, kaut kādu tādu prieku. Tāpēc jautājums nav, vai sievietei jāstrādā smagi. Jautājums ir, kāpēc vīrietim vajag, lai sieviete viņa vietā izdeg. Tas nenozīmē, ka vīrietim ir jāizdeg, bet pieaudzis vīrietis grib blakus sieviete, kura uzplaukst, nevis izvelk viņu uz saviem pleciem kaut kādā saulītē. Ja? Nepieaudzis vīrietis, viņš jau meklēs tādu kā mammīti, kas izdarīs viņa vietā, pacieties visu, paklusēs un vēl pateiks, nekas, tiksim galā, es jau visu izdarīšu. Un kad katrs ir savā vietā, vīrietis savā spēkā un sieviete vispār savā sievišķībā, un kā jums liekas, kas attiecībās parādās, tad tur parādās saskaņa, nevis cīņa. Tas nav par kaut kādām lomu spēlēm, tev jādara šis, man tas vispār ir par to iekšējo briedumu. Tikai tad, kad mēs esam tajā iekšējā briedumā, mēs spējam papildināt otra dzīvi, tāpēc, kad mēs piepildām pirmām kārtām savējo, mēs nečīkstam par savām izvēlēm, mēs nepieprasam no otra. Un tāpēc es vienkārši novēlētu katram nonākt savā briedumā, beigt būt tajā bērnišķīgumā un nepieprasīt vienam no otra, bet augt attiecībās, novērtēt, ko katrs no mums spēj un kā mēs varam dzīvot, lai mēs mūsu dzīvi padarītu labāku. Tā kā veiksmi darbā!